Čau, čau, mani dārgie skatītāji! Šodien vēl neparasts video. Jā, sienas ir nokrāsotas kaut kādos kadros. Es nezinu, vai es rādīju vai vēl rādīšu. Smieklīgi jau izklausās. Jā, bet, es palēnām sāku vīt ligzdiņu, tā teikt, ja tā varētu teikt. Jā, man patreiz ir 24. grūtniecības nedēļa, bet bija doma, kad es to taisīšu. Vīšu saucamo ligzdiņu, kad būšu dekrētā, bet es domāju, tad man būs diezgan grūti, jo man būs diezgan liels vēders, jo man vēders aug pa stundām. Lūk, tad mēs izlēmām jau lēnā garā jau tādu laicīgi kārtoties, darīties. Tad es pagriezīšu kameru otrādāk un parādīšu, kā mums te ir pagaidām iekārtots, bet te otrā pusē bardaks. To es pagaidām nefilmēju, labi. Jums jau var pafilmēt. Labi, tad skāt. Šādi te izskatās pagaidām. Tāda mums ir pārtinamā komode. Pagaidām, kamēr bēbīts vēl nav, viņa ir šādā te veidā, bet skatieties ar vienas rokas kustību. Viņa paliek pa šādu te. Vienīgi es domāju, vai man būs ērti staigāt, tad diezgan tāds šaurs gaitenīts būs, bet, es domāju, kad būs labi. Jā, pagaidām es viņu lieku kopā. Jā, šeit būs pēc tam te vēl likt arī atsevišķo to pārtinamo galdiņu, kas man arī ir. Tā, lūk, un tā. Bet. Parasti es lieku vienkārši tā, ka uzklāju sedziņu, tad te man ir lampiņa, kur man te būs, pa nakti, ja, kad jau vajadzēs pamperu mainīt. Un tad būs ērtāk vienkārši pamperus mainīt, un te būs visādi, kā saucamie pribambasi, tur eļļiņas, un mitrās salvetes, un losjoniņa, visu, ko vajadzēs bebīm. Tā tad šāda te gultiņa ir. Bet šī gultiņa mums ies lejā pirmajā stāvā. Es atrodos tātad otrajā stāvā savā guļamistabā, kur mēs guļam ar vīru. Šeit būs cita, šeit būs tāda auduma gultiņa. Es jau rādīju iepriekšējos kaut kādā video, kur es esmu viņu iegādājusies. Jā, tie, kuri nezinu, var paskatīties, pāris video atpakaļ, tur ir. Tur ir, es arī izrādu to gultiņu. Lūk, un tā auduma gultiņa tad ies šeit, un šī ies uz leju, jo lejā ir saucamā virtuves telpa, un te būs vieglāk notīrīt. Viņu arī būs vieglāk notīrīt, jo audumā, es zinu, ja auduma gultiņas parasti ļoti ātri nosmērējās, un Amberlī droši vien, ka visu laiku līdīs pie māsiņas, un tad visu laiku tā gultas mala būs netīra. Tāpēc izlēmām šo gultiņu nest pēc tam uz leju, lai ar vitrām saltēm viegli varētu notīrīt. Tā, jā, un tad doma arī tāda, kad viņa bīdās šādi te klāt. Bet, jā, man būs tā otra gultiņa, te vēl nāk klāt arī ritentiņi, bet pagaidām ir noņemti, lai būtu klāt pie gultas piebīdītai. Šī mala arī ņemās, protams, nost. Redzēs, jā, bet parasti es domāju, ka tu liksim to pelēko gultiņu. Jā. Tad jau, kad nāks laiks tuvāk, tad es arī visu tā parādīšu no tāluma. Labi, parādīšu bardaku arī. Rekur, otru pusi. Vienā pusē smuks tīrs, otrā pusē bardaks. Un tāpēc, ka mēs šodien ieviešam vienkārši revīziju, mēs atbrīvojam skapīšus visus. Čau! Rekur asnā, tūlītās pagriezīšu kameru vēlreizīt. Parādīšu, kāds man ir vēders uz 24. nedēļu. Tā, lūk, kaut kā tā mums te iet, jā, vēl pagaidām. Jā, šeit ir bēbju kaste ar drēbītēm, bet tā ir tikai daļa. Jā, es palēnām, jo es negribu visu nevis sasteigt, bet grūti jau ir pārpūlēties, tā varētu teikt. Ok, tad parādīšu, kāds man ir vēders paaudzies. Jā, visi! Jā, tie bērni muļķojās tā, tad mani atkal neredz tā, lūk, šāds te punčuks jau man ir 20. Es īsti jau godīgi nesaprotu to laiku.
Tad man rāda, kad sonogrāfijā atbilst 22 nedēļām, tad 23, nu tā ir pilnas 23 nedēļas, un pāris dienas, nu var teikt, ka 24. nedēļa. Nu, lūk, šāds te puncis ir izaudz, riepiņa var teikt, bet, nu, grūti jau, pagrūti ir. Tāpēc, kā jau es teicu, pagaidām lēnā garā paiešu tālāk. Lēnā garā. Šakabak. Lēnā garā mēs te ņemamies, lai pēc tam vienkārši dekrētā vienkārši es varētu izbaudīt, var teikt, laiku, jo tūlīt Amberlī sāks iet skolā, 1. klasītē, man būs viņai ļoti daudz uzmanību jāpievērš. Jūs zini, kāds Jo mums būs ir jādīt? adaptācija, ko? Jūs zini, kāds mums ir jādīt? Jā, viņa jau, mēs bijām skolā, un viņa jau bija jāmācās dzejolīt skaitīt. Es Nu, arī Kāmik, mācījos. nu kāda tu esi? Es jau mācījos. Meita, nu tad noskaitiet, tu gribi. Šito noliec. Tu skaitīsi? Jā. Davai, un tad es slēdzu ārā. Paldies, tēt, ka nesuvlēcos. Man bija kājas iekusušas skriet. Kad tu devi savu stipro roku, kad man bija bailes iekšā iet. Samulsusi tāds maidiņš. Viņa parastā nedara. Muļķojās, un redz, atrod kaut kādus te pribambasus, ko mēs kārtojam un Nu viss, tā kā tā. Varat novērtēt, komentārā rakstiet, kā jums patīk. Šis iekārtojums pagaidām, jā, es jums solīju arī ratu video parādīju, bet tos es parādīšu tad, kad es izvilkšu. Es viņus vienkārši pagaidām iepakojusi. Un tad jau es visus viņus pārmazgāšu, jo viņi būs noputējuši, un tad es visu pārmazgāšu, un tad es arī pafilmēšu, kādi mums ir nopirkti ratiņi. Nu viss, ceru, ka patika tev šis video. Vari komentārā rakstīt, kāda tev ir gultiņa vai plānojās gultiņai būt. Un kādu tu izmanto pārtinamo virsmu. Viss, tā!